Tātad atverto valdziņu adīšana. Uztamborēsim pīnīti, paņemam lielāku un citu krāsu pavadienu, lielāku tambora adatu un uztamborējam pīnīti. Pīnīti tamborējam garāku par saviem vajadzīgiem valdziņiem. Nu, vismaz kaut kā 4, 5, 6 šitās pīnītes gabaliņu katrā galiņā, lai paliek. Tātad šeit jūs, es tādu mazāku uzmetīšu, lai parādītu, kā tas notiek. Šeit jūs nogriežat un es ieteiktu atstāt, jo viņš neārdās ārā. Nu, atstāt, lai jūs zinat, no kurienes pēc tam sākt ārdīt. Tad ņemat savu dzīvu. Skatīsimies, kur mums jāuzņem. Redzat? Šeit aizmugure pīnīti ir no priekšu un aizmugurē ir tāda kā kalniņi. Un šajos te kalniņos arī uzņemam. Pirmos 4 izlaižam. Sākam pirmo. Šī būs tā kā uzmešana. Un adam 1, 2. Un aiz katra šī auguriņa, lai pēc tam varētu droši izārdīt. Ārdās mēs no tā gala, kur mēs pabeidzām. Un uzņemam savus 80 vai 90, cik jums vēl ir valdziņas, vai 76. Tas būs kaklam, lai mēs varētu pēc tam atvērtas valdziņas dabūt un adīt kapucīti. Jebkurā jūs varat arī, piemēram, aizšūt pēc tam smuku vai arī piadīt krādziņu. No tās aizmugurītes uzņemam tik valdziņas, cik mums nepieciešams. Tā, es uzņemšu šeit, lai es jūs parādītu, kā pēc tam to izārdīt. Un adam šitā tā kā kreisā pusīte, es adīšu krēliski, jo labiskajā būs tā kā sākums. Neskatoties krēlisko es adu apmetot, bet jūs adat savu parasto šādu. Nevis šo babuškinu, bet šo krēlisko. Kā katrs ada. Es adu, lai man ātrāk, tad es apmetu tāpu. Tā, un atkal griežamies un izadam. Un mums tur būs reglāns jau un visi mēnestiņi. Un visu darba laiku mums būs šāda balta maliņa. Tātad mēs esam uzadījuši, pabeiguši savu jaku jau un gribam adīt kapucīti. Ņemam savu augšiņu, apkaklītes maliņu. Mēs arī varam šeit piadīt apkaklīti, nav kapuci jāda. Un skaisti ārdam ārā. Un šeit atvērtie valdziņi. Protams, ja lielais, uzreiz ņemam ar adat augšā šeit. Bet, tagad es paraudziņam to nedarīšu, jo tas jau, redzat, šeit viss izņemās. Un esot nobīdi par pusvaldziņu, to vispār tādā adījumā neredz. To pusvaldziņu, kā tur tā nobīdīta veidojās, jo jūs paši varēsiet. Šeit grūti man uzņemt, ja, bet saprotat domu, ka šeit būs tagad jau valdziņa un adat tagad no šīs puses uz augšu.